Tavs suns man uzbruka. Vēns! Vai tas nav pitbulls, brāli? Es šo suni nelaidīšu vaļā, nesaki melus. Es saku, vakar viņš man dzenāja. Tu melo, skaties, te ir kamera, es tūlīt atvēršu ierakstu un parādīšu tev. Ko lai es ar tevi daru, ja tu melo? Nē, ja tu melo, ko lai es ar tevi daru, par to runā pats. Pagaidi. Ja tu melo, ko lai es ar tevi daru? Pagaidi. Ko gaidīt? Es tagad... Sveicien, man draugi, es esmu Taifuns. Draugi, šajā jaunajā dienā jums visiem sūtu sirsnīgas sveicienus, cieņu un mīlestību. Nu, puis, kas tu esi pa cilvēku, es nevarēju elpot tavu dēļ. Nekauņa, dede. Draugi, šodien, paldies Dievam, laiks ir ļoti skaists. Arī šodien esmu ļoti labā noskaņojumā, jūs jautāsiet, kāpēc? Vakar es to publicēju Instagramā. Mežā mūsu kamerās tika noķerts vilks, es to jums rādīju Instagramā. Par to es atsevišķi uzņemšu video. Šodien arī devāmies un esam noķēruši 27 kadrus. Tas ir prātam neaptveram, jūs būsiet šokā par to, ko atradām. Ja vēlaties, es arī tam uzņemšu īpašu video, rakstiet komentāros. Tagad paskatīsimies, kāda ir mūsu šodienas tēma. Tagad jūs zināt, kādēļ kucēni jau ir diezgan paaugušies. Labi, šodien es teicu, ka izlaidīšu viņus ārā, parasti mēs vienmēr viņus liekam pie vistām. Šodien es teicu, ka izlaidīsim viņus ārā. Mūsu mazuļus vajag iepazīstināt ar pārējiem. Esmu ziņkārīgs, kā viņi reaģēs, ko darīs. Mums viņus vajag socializēt ar pārējiem, lai viņi būtu sadarīgi. Jo jaunajā posmā es gribu viņus arī pastāvīgi atstāt dārzā brīvi. Tāpēc mēs nodrošināsim autoritāti un pieradināsim viņus pie pārējiem, lai, kad viņi izaugs, viņi nekļūtu agresīvi vai strīdīgi. Jo, ja mēs viņus turpināsim turēt atsevišķi no pārējiem, kas notiks? Viņiem tas šķitīs sveši. Visi kļūs par vienu grupu. Tieši tāpat kā mūsu kanibāla banda. Tosuns, Apolons, Maras apvienojās un izaicina visus. Es patiesībā negribu, lai tā notiek. Tāpēc mums jau tagad tas ir jānovērš. Tagad es izņemšu mazuļus. Mans lūgums jums ir, nelieciet man vilties pirms tam. Lūdzu, lai atbalstītu mani, nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un atstājiet komentāru. Es būšu ļoti priecīgs, draugi. Natāša kundzei arī drīz gaidāmas dzemdības. Mans domas ir, ka viņi dzemdēs dažu dienu laikā, lai jūs zinātu. Viņas vēders jau ir sācis kārtīgi uzpūsties. Draugi, viņa ir kļuvusi vāja. Tagad šajā video es arī gribu no jums saņemt kādu minējumu. Skaties, viņas vēders ir šāds, brāli, uzpūties kā bungas. Vai arī iepriekšējās dzemdībās viņai bija diezgan uzpūties, vai ne? Ja es nekļūdos, kā jūs domājat, cik mazuļi būs? Es brīnos, kurš uzminēs pareizi, to redzēsim, kad viņi dzemdēs. Meitene nepārslogo sev, Nataša. Nelec pārāk daudz, meitiņa. Pagaid. Tagad ir kāds, kas varētu kaitēt mūsu mazulim. Es šo ārēju tagad esmu piesējis. Viņš mani tracina, draugi. Viņš visu laiku dzenās pakaļ Faisalam. Es teicu, dēls, tu paliec mazliet piesiets, tu esi pārāk izlupināts. Es viņu tur ieliku. Marla kundze ir vesela. Cerams, ka mazuļi. Viņa neies pie medūzas un skāja, viņa jau ir tajā pusē. Mēģināsim mazuļus turēt šajā pusē. Redzēsim, vai kāds no ārā esošajiem suņiem arī reaģēs uz viņiem. Es esmu ziņkārīgs. Tagad nāciet, es iznesīšu vienu no mazuļiem. Nāciet, paskatīsimies. Man lauvēni, nāciet visi kopā. Nāc. Aha, princese uzreiz pienāca viņiem klāt. Es arī pusa tēti izlaidu, domāju, lai kārtīgi pastaigājās mans lauvu. Bet Mārla neko slikti nedarīs, vai ne? Vienu mirkli. Jo Mārla īsti nesadzīvo ar mazuļiem. Cerams, viņi neko neteiks. Skaties, es aizmirsu par Mārlu. Ko man paņemt klēpī? Nāc šurp, Destan, nāc. Kur tu esi, mans skaistais dēls? Nu, parād to Destan tēti. Mašallah, manam lauvam. Jūs zināt, es mūsu mazuļiem dodu vislabāko barību, brāļi. Viņu attīstība ir lieliska. Svars viņiem arī lieliski pieaug. Viņu fiziskā forma, ķermenis, mašallah, ir lieliski. Dievs lūdzu pasargā viņus no ļaunas acis. Nekad neaizmirstiet pateikt mašallah mazuļiem. Apstājies. Nē, Marla. Marla? Nē. Destan, nāc, nejaucies ar Marlu. Destan! Marla, nē, labi, meitiņ, nē, meitiņ. Apstājies. Skaties, viņi jau sākuši laizīt pārējos. Šie ir mazuļi, tāpēc tas ir normāli, brāli. Tagad nāciet, sāksim viņus pamazām socializēt ar pārējiem. Redz, mūsu problēma šeit ir tāda, ka Marla tagad ir veca, viņai jau ir 9 gadi. Veci suņi nevar saprasties ar jauniem suņiem. Padomājiet par to kā par cilvēkiem. Cilvēks, kuram ir 60 vai 70 gadi, ir mierīgāks, nosvērtāks, bet jaunībā viņš ir rotaļīgāks un enerģiskāks. Savu vecumu dēļ Marla vairs nevar paciest dērnišķību, viņa uzvedas mierīgi un nosvērti. Tāpēc, piemēram, Tonijs arī ir mazuls, paskaties. Tonijs spēlējas ar viņiem, redz? Jo arī Tonijs ir mazuls. Nāciet šurp man lauvēni, nāciet. O, jūs uzreiz sākāt cīnīties, kur tad ir mani lauvēni? Kur tad ir mani lauvēni? Lai Dievs viņus sargā.
Malači mani bērni, malači mani lauvērni. Skaties, kā viņi spēlējās ar Toniju. Tonija, vai tev patika mazulis? Vai tas ir Destans? Visi viņi izskatās līdzīgi. Destans. Skaties, Tonijam viņi ļoti iepatikās. Šos brāli mums jau tagad pamazām jāsāk pieradināt. Pusāts! Pusats izskatās it kā tūlīt uzbruktu bāds. Pusata blakus mazuļi izskatās pavisam maziņi. Pusat, tēti, kur tu esi? Hei, skaistais dēls! Pusats, māšala. Tik paklausīgs suns, neko neteica, redzi? Nāc, dēls. Nāc. Protams, kad mēs mazos kucēnus laižam pie tik lieliem suņiem, mums jābūt ļoti uzmanīgiem un jāuzrauga viņus. Ja viņi izdarīs kaut mazāko kļūdu, lielie suņi var viņus sakost. Tāpēc es ārā esošos suņus attiecīgi sakārtoju. Skaties uz Pusatu un Apolonu. Vai tu redzi to Pusata augumu? Skaties, arī Dede nāk. Trakais Dede. Kucēni, nejaucieties pa vidu jūs. Dede nostājās pretī Apolonam. Dede tagad Apolonu nemaz nepatīk. Vakar arī Instagramā veicu aptauju. Jautāju, jūsuprāt, kurš ir spēcīgāks? Apolons vai Dede? Apmēram 70% cilvēku teica, ka Apolons. Arī video jautāju, jūsuprāt, kurš ir spēcīgāks? Apolons vai Dede, draugi? Kad Dede atrod sev sabiedroto, viņš uzreiz sāk izaicināt citus, paskaties. Tikai paskaties uz Pusata ķermeni. Mašala, tiešām ļoti izskatīgs puisis. Ja viņa ausis būtu kupēts, viņš izskatītos pavisam citādi, brāli. Tad viņš jau vairāk izceltos. Kur ir mani bērniņi? Nāciet šurp! Nāciet šurp, nāciet! Kur ir haiduts? Jūs to nosaucāt par diābu, draugi, bet es gribu, lai būtu cits vārds. Es negribu vienmēr izmantot vienu un to pašu vārdu, tāpēc es nosaukšu viņu par haidutu. Un tagad, ja Aleksis labi pieskatīs rotu, un mēs dabūsim īstu Rottweileru kucēnu, jūs jau zināt, ka Aleksis ir Diablo pēcnācējs. Es domāju, ka kucēnu, kas nāks no viņa, nosauksim par Diablo, saprati? Šī suņa vārdu atstāsim kā haidut. Haidut viņam piestāv, jo viņam ir īsta bandīta izskats, saprot? Mans haidut. Starp citu, iespējams, haidut jums izskatās lielāka par Destanu, bet Destans ir ar lieliem kauliem. Viņš ir smagāks par haidut, draugi, lai jūs zinātu. Kur ir mani lauvas, ko? Vai esat pieraduši pie viņiem? Tonī, vai tev viņš iepatikās, Tonī? Paskaties, tas ir īsts kanibāls. Šie nākotnē, zini, daži man jautāja Instagramā, vai viņi būs kā to suna banda. Būs, brāli. Bet, manuprāt, var arī nebūt. Zini, kāpēc? Jo viņi ir nedaudz dominējošāki nekā to suni, saproti? Es to jau tagad redzu, jūtu. Viņi savā starpā var sākt konkurēt, un kad izaugs, varbūt pat savā starpā sakausies. To arī varam piedzīvot, tāpēc var arī nebūt. Tas ir atkarīgs no veiksmes. Āres, cik skaļi tu bļauj, Āres? Nāciet šur, paskatīšos. Jūs mani dēli. Noņemsim šos no šejienes, draugi. Labi, aiznesīsim uz vistu pusi. Nāc. Nāc, mans lauvē, nāc. Tagad es vairs nevaru ielikt piekabē, vakar mēģināju. Tagad viņi jau lec ārā no piekabes, jo ir paaugušies. Es vairs nevaru viņus noturēt piekabē. Nāc! Fistik! Fistika galvenie ienaidnieki ir atnākuši. Fistika no viņiem ir nogurusi. Kad es viņu tur ielieku, viņi jūtās nērti. Zeina, vai lai arī tevi palaiž, meitene? Tevi mēs nevaram palaist, bet tagad ir mazuļi, tu uzbrukt. Asils. Jūs jau zināt, ka mēs arī asilu sapārojām. Redzēsim, vai būs mazuļi vai nē, man ļoti gribās zināt. Cerams, ka būs. Ir pagājušas apmēram 25 dienas, draugi. To vēl pilnībā nevar redzēt. Apmēram pēc 15 dienām sapratīsim, cerams, ka ir izdevies. Man ļoti interesē Hektors un viņa mazuļi. Paskatīšos, vai izlaist Bellu, jā? Starp citu, Bella jau kādu laiku nav bijusi kopā ar mazuļiem. Bella! Bet, lai paņemtu Bellu, vajag pavadu, paņemšu no šejienes. Skatīšos Bella, es viņu atdalīju, jo viņai samazinājās piens, un mazuļi tika atradināti no piena. Patiesībā no vienas puses nebija labi, ka mēs viņu atdalījām. Jo, piemēram, Gečus mazuļi visu laiku palika kopā ar Geču, tāpēc viņi nekad nepārtrauc saikni ar savu māti. Labi? Ja mēs Bellu no viņa sadalīsim, varbūt viņi varētu pāraut šo saikni. Paskatīšos, ko viņa darīs ar mazuļiem, mani tas ļoti interesē. Skaties, varbūt jau pagājis nedēļa, kopš viņas nav bijušas kopā. Bella atkal skrien pēc siksnes, viņa vispār neuztraucās pa mazuli. Pagaid, paskatīšos. Vai mazuļi atpazīs mammu? Vai tu redz Bellu, viņa paceļ kāju un čurā? Mašallah manai meitī. Paga, sekosim viņai. Skaties, Destans uzreiz atpazina savu mammu, vai redzi?
Skaties, arī viņa pati apzinās, ka ir mazulis. Skaties. Skaties, viņi grib viņus notīrīt. Ja es varētu izveidot kādu vietu, šos mazuļus vispār nevajadzētu šķirt no mātes. Kā jau teicu, rīt vai kādu citu dienu, tāpat kā Gece auklēja citus mazuļus, ja viņi savā starpā sadzīvos, arī Bellai mums jārīkojas tāpat, vai ne? Citādi viņi aizmistrīs, jo suņiem parasti mātes un tēva saikne. Tēva saikne jau nemaz nav, bet mātes saikne arī ilgst ne vairāk kā 3-4 mēnešus. Pēc tam mātes instinkts vairs nepaliek, bet mūsu Gece tā nav. Skaties, atkal šie sākuši sacelties. Dede, uzvedies prātīgi, dede. Jūs esat no viena pagalma, puikas, nekaujieties. Māciet šurp. Skaties, viņi nemēģina zīst māti, redzi? Tagad zīšanas instinkts ir beidzies, draugi. Mazuļi jau ir izauguši. Lai kā skatītos, mūsu mazuļiem droši vien ir apmēram 66-67 dienas. Skaties, māte joprojām cenšas tīrīt. Bella šobrīd laiza savus mazuļus, bet mazuļiem vairs nav zīšanas instinkta. Skaties, cik ļoti viņi ir sailgojušies pēc savas mātes. Patiesībā man vajadzētu viņus ielikt būrī vai ne šajos būros. Vismaz, lai viņi paliek kopā ar māti, ja? Tā darīsim, būs labāk. Kad Bella ēd, viņi uzbrūk. Pagaidi, es paņemšu Bellu atpakaļ brāli iekšā. Tagad es pārnesīšu mazuļus pie vistām, draugi. Bella, es tev tagad nelaidīšu ārā, meitiņ, tu kautiņies. Bella, ej tālāk. Bella, ej, skaisti tuļa. Apstājieties, jaunieši, apstājieties. Pagaidi, mans lauva. Mēs Bellu nelaižam ārā, viņa kaujas, draugi. Viņa strīdās ar pārējiem, man viņa jāved pastaigā tikai vienam pašam. Tagad nāciet, savāksim mazuļus pie kazām. Nāc, Destan, nāc. Nāc, dēls, nāc. Nāc, mans lauva. Fistīgi, vai tu arī gribi nākt? Pagaidi, neaiztieciet. Nāc. Nāc, meitiņ, malacis esi. Vai es jums varu kaut ko pateikt? Nāc, meitiņ, paskatīsimies. Vai arī Destan, tēti, nāc. Mūsu mazuļu mašallah ir ļoti piemērota apmācībai. Uzreiz mūs saprot, paskaties, cik labi uztver, vai redzi? Es viņiem iemācīju komandu, nāc. Es viņus pieradināju pie komandas bases, viņi ir pilnīgi piemēroti apmācībai. Es arī šos sākšu apmācīt, lai jūs zinātu. Ir pienācis laiks, te arī dede atnāca. Nē, asiet, tu nē iekšā, pagaidi tur, meitī. Redz, cik jauki, viņš neko neteica pārējiem suņiem, vai redzēji? Ja tagad pieradināsim rīt vai kādu citu dienu, mums nebūs problēma. Dede! Dede uz viņiem sadusmojās. Neko nesākieties tanā. Kur ir viņa sūklis? Vai tu redzi to pīli, paskaties? Mums arī jāblieš šim spārni. Cik reizes es šo ārā esmu glābis, draugi? Kur mēs nolikām viņu sūkli? Nāc, dēls, nāc. Dede, ne tu, dede! Apstāj! Piemēram, tagad kucēns ņem piemēru no lielās suņa rīcības, saprati? Viņi dara to, ko viņš dara. Dede, esi prātīgs. Mās ķer puika, spied. Nu, paskatīsimies. Paskatīsimies, Destan. Nu, dēls. Malacis, mans lauvēn. Vai Dievs tevi sargā, vai tu tagad redzi Destanu? Malacis, mans dēls, spied. Lai Dievs tevi sargā, mans lauvēn. Malacis tu esi. Malacis tu esi. Nu spied, haidut, nu puika. Malacis, puika, turpini, nāc, turpini. Spied, puika. Nu, Malaģis haidutam. Mans lauva, paskaties. Spied. Dzirdi, kā motors rūc. Destan, nu dēls. Malacis manam dēlam. Turpini, aiziet. Aiziet, mans lauva. Es tev saku, brāli, šie ir jums, zini. Lai es tā pasaku, nākotnē viņi tiešām būs ļoti spēcīgi suņi. Jo šo mātes raksturs arī ir ļoti spēcīgs, pat tēviņš salauž. Dede! Mēs esi greizsirdīgs putāni, mēs esi gudrs. Dede arī grib spēlēties. Viņa tēva raksturs arī ir skaidrs. Tie būs ļoti stingri suņi. Šos jau tagad vajag mazliet audzināt. Kad izaugs, dede nāc šut. Dede, ārā! Dede, ārā nāc! Skaties, nesāc nikjoties, saku tev. Ej, dēls, izai ārā. Apstājies. Izēj. Pagaidi. Patiesībā tas viss jau tagad ir jāsavalda, kad viņi izaugs. Šos būs grūti savaldīt, brāli. Nāc. Nāc paši, nāc. Tagad nāciet, draugi, mūsu mazuļi, lai paliek šeit. Labi? Iesim ārā. Es izlaidīšu šo Hektoru tēti ārā. Patiesībā mēs arī Hektoru izlaidīsim. Dēde nāc. Ārā arī šie ir. Ceram, ka viņi nesastrīdēsies.
Hektoram, jo es viņu dažas dienas neesmu izlaidis. Izvedīsim viņu ārpus dārza, uztaisīsim nelielu treniņu. Hektors, vai esi gatavs, dēls? Mans skaistais dēls. Vai pusats viņam neuzbruks? Ko? Lai mēs vēl neuzraujamies uz nepatikšanām? Pusats! Nekādā gadījumā nelieniet Hektoram klāt. Vai dzirdēji paši? Pagaidiet, draugi. Mums viņu jānogādā sveiku un veselu. Tagad viņš ir pie tēta Hektora, kā jau zināt. Viņš nofiksējās. Viņš metās virsū. Arī Apolons ir sajaukts, jā. Ceru, ka mēs to pārdzīvosim bez strīdiem. Arī jūs man neaizvainojiet. Atbalstiet mani. Uzspiediet laiku šiem video, draugi. Ja būs lēmts, no meža jums būs bombīgs video, ziniet. Tagad vai te ir kāds tēviņš? Dede tur ir, kaplāns tur ir, lai mūsu cīņa ir svētīta. Apstājies. Labi. Nāc Itālijas paša bērns, nāc. Pagaidi pašu, nāc, tēta Hektors. Itāļu ērzelis, nāc. Nē, pussats. Nē, iziet ārā. Apstājies. Apstājieties. Nē. Ej, pussat. Nu beidz, apstājies. Nē. Nenāciet šurp. Nē, puika. Nu, kā mēs tagad tiksim ārā no šejienes? Ko? Pussats, Dede, Apollo agrāk viens otram uzbruka, bet tagad viņi visi ir apvienojušies, draugi. Godīgi sakot, Hektora izcelšana mums radīs problēmas. Viņi gan viens otram draud, gan arī mēģina apvienoties, lai uzbruktu Hektoram. Goda vārds, manas kurpes pilnībā samirka viņu dēļ. Ak tu pussat, ak tu pussat! Redz, tas neliec pat nemūk. Šobrīd mēs nevaram izvest Hektoru brāli. Ja mēs izvadīsim Hektoru, sāksies kautiņš, pagaidi. Kaut es nebūtu atbrīvojis pussatu, man tas nemaz neienāca prātā. Pagaidi. Hektor tēv, ļauj man tevi paņemt atpakaļ, dēls. Es tevi izlaidīšu ārā vakar pusē. Tagad mēs viņu nevaram izlaist. Ej tālāk, dēls. Skaties, cilvēks tagad negrib iet iekšā. Ej, Hektors! Šoreiz man jāielaiž pussats dzemdību telpā. Ko? Viņu, skaties, Dede tur tagad rūt uz Apolonu. Dede, uzvedies prātīgi. Nekaujieties. Uzvedieties prātīgi, labi? Varbūt man paņemt Aleksi? Vai arī ļauj man paņemt Reinu? Mēs arī dažas dienas neesam laiduši Reinu ārā, paskaties. Tagad es paņemšu Aleksi. Ārā ir Alakīzi, viņš viņu sakausies. Labi, Aleks, nomierinies. Neriskēsim ar to. Reina vismaz ir nedaudz sadarīgāka. Redz, mēs tiešām labi viņu savaldījām. Es zvēru, ja mēs tu nebūtu bijuši, tik ātri viņi būtu sakaušies, brāli. Reina! Vai man arī es kaut palaist? Labi, dēls, mierīgi, Reina, nāc šurp. Nāc, mētiņ, nāc skaistuli. Reina parasti ir saticīga, nekaujās, bet dažreiz uzsit ar galvu. Nāc, izlaidīsim arī Esko. Esko! Šos es varu tik skaisti izlaist dārzā, bet lūk, Hektoru, Aleksu un pārējos gan nevaru. Kad izlaiž Reinu un pārējos, rodās problēmas. Apstājieties, nekaujieties. Apstājies, dēls, nē. Nelec uz mani. Skaties, Apolons pacēla asti. Pusats pacēla asti, Dede pacēla asti, visiem astis ir pacelts. Suņa asta vienmēr būs pacelta, redz, visām astis ir kā bultus. Vienam Tonijam tā ir nedaudz nolaista. Ja asta ir pacelta, tas nozīmē, esmu sardzē. Suņa asta vienmēr būs pacelta. Mūsējie visi ir baigie izrādnieki, paskaties. Viņi sāka vērot no attāluma. Apstājies, Dede! Nekauņa, Dede! Nāc šup. Labi, Taisona baba, vai paņemt arī tevi? Vai Alakīze arī ārā sakasīsies ar Reinu? Ko? Ceru, ka nesakasīsies. Tagad te ir kauls, vai ne? Apstājies, dēls, apstājies. Nē, Alakīze tagad šeit sargā vistas, brāli, redzi? Kāpēc viņi ir apļāzušies, Ala? Mana lavene. Ala ir ļoti traka, jā. Meža video es jau arī gribu ņemt mūsu Alu līdzi. Viņa ir tā meitene, kas vislabāk pazīst mūsu apkārtni, mežus un visu pārējo. Mežā viņi labi strādāt, brāli, paskaties uz viņu.
Kā viņš uzmetās Reinai? Nāc, meitiņa! Nāc, skaistuli. Tagad es laidīšu Reinu vaļā, tikai ceru, ka viņi neaizies pie alus. Ielaidīsim viņu tajā laukā tur. Vienu mirkli. Varbūt vajadzēja paņemt arī Skai līdzi, bet ālē ir problēma. Reina, skrien. Skrien, meitiņ. Mālātis mana skaistā. Kur ir mana skaistā meitene? Īstenis amerikānis nāk. Ak, cik labi es būtu palaidis Hektoru, tas nekauņa pussat. Dieva vārds pussats mūs ļoti lielās nepatikšanās ieved, brāli. Reina, nāc! Nāc, Reina, nāc! Nāc, mana lauvas sirds meitiņa, nāc! Mēs tagad skatītos Hektoru šeit. Brāli, Hektoru savaldīt ir ļoti grūti. Viņš ir ļoti dominējošs, tāpēc mums ir problēmas ar pārējiem. Tur, ja mēs nebūtu uzmanīgi, viņi būtu sakāvušies, es zvēru. Mums būtu bijušas lielas problēmas. Reina, nāc šurp! Nāc, skaistā! Sveiki, lai miers ar jums. Un ar jums, lai miers. Bet tie ir tavi suņi. Jā, mani. Kāpēc tu par viņiem nerūpējies? Viens no tiem nesen mani vajāja. Vai šis tev vajāja? Jā. Šis? Jā. Kāpēc tu melo? Tu man sauc par meli? Nāc šurp, nāc, pasties, nāc. Pagaidi, ļauj man to piesiet, pagaidi. Tu nāc. Pagaidi, 2 minūtes. Reina, tu jau dzenājusi. Pagaidi, paskatīšos. Es nāku. Tu uzticies savam sunim? Kā tu uzticies savam sunim? Tu uzticies savam sunim šeit? Vai tad tu neteici, lai paņem suni? Es saku, tavs suns man uzbruka. Nu, kad šis suns tev uzbruka? Kad šis suns tev uzbruka? Tas uzbruka vakar. Šis? Jā. Kāpēc tu melo? Kā es meloju? Es pat šo suni ārā nelaižu. Tev nav kauna. Kur lai es viņu vedu vai lai palaižu? Vai tu gribi, lai es viņu palaižu? Atstāj suni un nāc. Vai man atstāt suni? Jā. Kāda ir tava problēma? Es tev jautāju, tavs suns man uzbruka. Nāc, runāsim kā vīri, nāc. Es saku, tavs suns man uzbruka. Ulan, Vai tad šis nav pitbulls, brāli? es šo suni nelaižu vaļā, skaties, nesaki melus. Es tev saku, vakar viņš mani dzenāja. Kad viņš tevi dzenāja? Vakar? Vai tas bija dienā? Šajā laikā. Kāpēc tu melo? Kā es meloju, nu? Tev ir kāda problēma? Man ir problēma. Tu meklē nepatikšanas? Atrisini man problēmu. Vai tev meklē? Jā, mani meklē, man ir problēma. Ko tu gribi? Vai tu gribi pa muti dabūt? Viņš grib pamuti, nu sīt. Pa muti tātad tu prasies, jā? Sans. Klausies, brāli, skaties savu darbu, pelni maizi, netraucē mani. Suns stāv tur, kur viņam jābūt, nerunā muļķības. Viņš nāk man virsū. Ja es tev kaut ko darīšu, man suns nav vajadzīgs. Nu suns nāk man virsū. Es taču turu suni, lai tu nebaidītos. Vai tu esi dumšs? Es taču turu suni, vai tu neredzi? Pieskat sev dzīvnieku. Skaties, tu pat prasies, vai ne? Nāc pakaļ. Nāc pakaļ. Pagaidi tur, lūdzu. Pagaidi. Tu pagaidi, tur paskatīšos. Atstāj suni un nāc. Labi, pagaidi tur. Atstāj suni un nāc. Labi, pagaidi, gribu redzēt, ko tu darīsi. Pagaidi tu. Šīs niez, jā. Ej, dēls, ej tālāk. Ej, meitā. Esmu atnācis. Kas tev pa problēmu? Ko? Es saku, tavs suns man uzbruka. Kāpēc tu melo, cilvēki? Kāpēc man būtu jāmelo? Cilvēki, es pat to suni nelaižu ārā. Kā tu vari tā melot? Kāpēc tu melo? Vai es pieaudzis vīrietis, tagad meloju? Tu melo, pasties, šeit ir kamera, es tūlīt atvēršu ierakstu un parādīšu tev. Ja tu melo, ko lai es ar tevi daru? Pagaidi. Nē, ja tu melo, ko lai es ar tevi daru, par to runā tu. Pagaidi. Ja viņš melo, ko lai es ar tevi daru? Pagaidi. Ko lai gaidu? Es tagad... Vecīt, paga, vecīt! Vecīt! Paņem šo kāpu mašīnā. Paņem to mikrofonu. Tagad paskaties, ko es darīšu. Vai tā māte ir mašīnā? Ho! Es tagad zinu, ko viņam izdarīšu. Kur viņš aizbēga? Droši vien aizbēga, paskaties taču. Kas tas vispār ir, ko? Kad mēs vakar to sunu palaidām, dēls? Viņš ies garām šeit, pagaidi, paskatīsimies. Draugi!
Šis melo, saprot? Šis tiek meklēts. Viņam ir kāda problēma, kāda bēda. Viņš ar kaut ko aizbildinās. Viņš ievedīs vīrieti nepatikšanās. Bāc, es vakar šo sunu nelaidu vaļā, retē ir kamera. Skaties, es gribēju atvērt kameras ierakstu un paskatīties, un tieši pēc tam viņš aizbēga. Bāc, ja jau taisies izrādīties, tad stāvēs saviem vārdiem kā vīrs. Sapratīji? Viņa rokās bija kaut kas mans, aprots vai kas tam līdzīgs. Paga paskatīšos. Varbūt tur ir kāds numurs vai kaut kas tam līdzīgs. Kur tas ir uzrakstīts? Kur tas aizlidoja? Paskatīsimies uz to. Paskaties uz šo cilvēku. Tiešām, viņam varētu nevajadzīgi sagādāt nepatikšanas. Es jums zvēru, draugi. Es ar grūtībām atturējos, lai neko nedarītu. Redz, šādas nepatikšanas mums pievēl, brāli. Es zvēru, nepatikšanas mūs pievelk. Jo vairāk mēs cenšamies no tām izvairīties, jo vairāk tās mūs pievelk, saprot? Nu labi, tagad es te pagaidīšu, paskatīsimies. Viņa noteikti parādīsies manā ceļā. Mēs arī no kameras ieguvām viņas numuru zīmi. Kamera tāpat visu ierakstīja. Mēs uzzināsim, kas un kā, paskatīsimies, kāda viņai ir problēma. Ja mēs varēsim viņu atrast. Pēc tam es viņai parādīšu, kas un kā, neuztraucieties. Ļaujiet man tagad mazliet atvilkt elpu, ielikšu to sunu iekšā. Reini jau ielikā mašīnā. Ak, Dievs! Lai viņi lūdz, ka mašīna brauc lēni. Ja mašīna brauk mazliet ātrāk, es zinu, ko ar viņu darīt. Draugi, es jau apmēram 45 minūtes gaidu. Neviens nav atnācis. Godīgi sakot, šī situācija mani pamatīgi nokaitināja. Tur, lai Dievs pasargā, ja mums aptumšojās prāts un mēs izdarām kaut ko nepareizi, uzreiz būs vesela kaudze nepatikšana. Es nesaprotu, kāda ir šo cilvēku ļaunprātība vai problēma. No kurienes viņi rod šo drosmi, pašpārliecinātību? Godīgi sakot, es to tiešām nesaprotu. Starp citu, tāda lieta nemaz nav. Es vakar neizvedu Reinu ārā, ne arī tur viņu pastaigāju. Tas ir darīts tīši, saproti? Tas ir darīts aiz spīta. Ja jau tu to darīsi, tad stāvi tur kā vīrs un dari, ko gribi, saproti? Viņš man visu noskaņojumu sabojāja. Kas tur notiek, vecīt? Princesē. Nekaujies, meitiņ. Viņš sabojāja visu man noskaņojumu. Tagad man būs jāgaida, vai kāds atnāks vai nē. Ja es viņu atradīšu, vai tas būtu par piemēru visiem, es jums uzņemšu video, draugi. Es to zinu. Nu labi. Nu, rūpējieties par sevi. Es negribēju, lai šodien būtu tāda diena, bet, diemžēl, cilvēks nekad nezina, kas un no kurienes nāks, draugi. Es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, mani draugi!